organizēts atbilstoši visām pasaules mūzikas industrijas prasībām, atzina visas lielās festivāla zvaigznes. Šķiet pirmo reizi Latvijā tika uzstādīta tik kvalitatīva skatuve un mūzikas aparatūra. Pārliecinošs bija arī festivālam izraudzīto mūzikas grupu sastāvs. Par spīti pasaules līmeņa slavenībām, pasākums ir vāji apmeklēts. Turklāt visas 3 dienas līst augsts, atbaidošs un neviesmīlīgs lietus. Ir tikai 2 apmeklētāju grupas, kurām tas netraucē. Tās ir jaunas meitenītes, kas jūsmo par East 17, un melnās ādās tērpušies rokeri, kuru prioritāte ir Svara vērošanā galvenais ir iemācīties skaitīt kalorijas, novērtēt un apjēgt devu lielumu un lietot sabalansētu uzturu. Sēžoties pie pusdienu galda, īsts profesionāls ar vienu skatu novērtē, cik kalorijas, cik grami, vai ēdiens satur labus vai sliktus taukus un tā tālāk. Turklāt piedaloties kustībā, vājētājs ar savu sāpi vairs nav viens. Regulāri tiek rīkotas sanāksmes, kurās katrs pastāst par savu pieredzi un vispār. Mūsējiem tā ir kā medus maize, letiņu hokejists un ar vērtīgāko aizokeāna trofeju rokās. Tiesa, tur aiz dīķa viņu nesauc par ozoliņu, bet gan Ozo, un izrādās veido pat viņa fanu klubus. Sandis ir viens no aktīvākajiem uzbrukošā tipa aizsargiem visā NHL. Lai ienirtu interneta dzīlēs, jāsagatavo nopietna tehnoloģiskā bāze. Dators aprīkots ar nelielu ierīci, ko dēvē smalkā vārdā par modemu. Telefona līnija un līgums ar kādu no interneta servisu kompānijām. Un vēl žūksnītis naudas, lai samaksātu regulāros telefonu un internetu rēķinus. Varbūt tāpēc galvenie internetu lietotāji Latvijā ir tie, kuru klejojums pasaules tīmeklī apmaksā darba vieta. Protams, pat neapjaušot, ar ko un cik lielā apjomā nodarbojas aiz monitoru nomaskējies speciālists. Sociālismā no darba vietas stiepa saspraudes, pildspaules un papīru. Tagad datorlaiku. 90. gadu vidū visiem pēkšņi top skaidrs, ka ūdens no krāna izrādās ir kaitīgs. Sabiedrību glābi dažādo minerālu ūdeņu piedāvātāji. Birojus regulāri apmeklē vīri, kas pienes lielas caurspīdīgas ūdens tvertnes, bet darbinieki beidzot var dzert un dzert. Pat kafijai un tējai krāna ūdens kļūst par plānu. Un izskatās jau arī stilīgāk. Statne, sarkani un zili rokturīši, varētu teikt, visas birojas guvis citu nozīmību. Skaitītāji nav, par ūdeni jāmaksā fiksēta cena. Tikko parādās skaitītāji, izplatās pavisam droši informācija, ka uz caurulēm uzmontētais nieciņš atmaksājas teju vai gada laikā. Izrādās, tiešām atmaksājas. Visvairāk jau tiem, kuru dzīvokļos pierakstīts neskaitāms mirušās dvēseles, kas patiesībā dzīvo citur, un tā tad ūdeni. Congratulations, Mrs. Latvijā! Skaistuma konkurss pasaulē ir plaukstošs bizness. To nosaukumi – skaistākā uz zemeslodes, visskaistākā visumā, visskaistākā virs zemes un ūdens, visskaistākā no skaistākajām un visskaistākā no skaistāko skaistākajām, kas visskaistākās visos laikos. Veiksmīgs mārketings, lai piesaistītu līdzekļus un ar iespaidīgiem šoviem pelnītu labu naudu. Latvija to pat nenojauš. Saka, redz, cik tās latviešu sievietes tomēr skaistas. Uztver Bonders panākums par iespaidīgu uzvaru, Latvijas tēla spodrināšanu un ierindo viņa populārāko cilvēku saraksta līderu. Nacionālajā atlasē Prāta vētra ar īssavienojumu vai angliskā versijā My Star uzvar pārliecinoši, bet Stokholmā tikuši izraisa īstu sensāciju. Igaunijas, Norvēģijas, Beļģijas un Somijas skatītāji mūsu brainstormam dod maksimālo punktu skaitu. Bet kopsumā viņi ir 3, taču popularitātē un atzinībā krietni pārspēja pirmās 2 vietas. Mūzikas kritiķi raksta, ka šī grupa Eirovīziju beidzot padarījusi par tīri interesantu pasākumu. Patīkam to dzirdēt. Labi, ka Prāta vētra neuztver šos panākumus par visas dzīves piepildījumu un turpina attīstīties. Bet pagaidām Kaupers, Mauševits, Mihelsons, Roga un Jubalts Prāta vētra ir Latvijas grupa numur 1.